šis būs par SEO un par satura mārketingu, bet tas pats attiecas arī uz citām mārketinga nozarēm, un ne tikai mārketingu. Tas attiecas uz daudz ko. Bieži vien tev nemaz nevajag strādāt vairāk. Bieži vien tev nemaz nevajag darīt kaut ko daudz sarežģītāku vai grūtāku. Tev vienkārši ir jāpievērš uzmanība īstajām lietām, īstajām niansēm. Un ja runājam par SEO un satura mārketingu, šajā video es gribu pastāstīt par 6 populārām kļūdām, ko mēs redzam, ko cilvēki pieļauj savās mājaslapās, tieši tekstos. Tas ir pamata lietas, ko var gan viegli labot, gan arī tas nav dārgi. Tas ir lēti, to ir lēti labot. Tad 6 kļūdas. Pirmā kļūda – tu raksti pārāk maz. Tas ir tas, ko mēs redzam visbiežāk. Kad cilvēki veido mājaslapas un ļoti maz raksta par savu pakalpojumu. Gan sākuma lapā, gan produkta aprakstā, gan, teiksim, bloga vai jaunumu sadaļā. Tie teksti bieži vien ir daudz par īsu. Ja tu raksti maz, Google nevar saprast, tu esi labs, vai tu esi slikts, vai tu esi labāks par tiem 100 pārējiem konkurentiem. Vienkārši nav skaidrs, tu nekā neizcelies, bet ja tu raksti vairāk, tu vari izcelties. Vienkārši ar to, ka tu raksti vairāk nekā tavi konkurenti. Ir ļoti liela iespēja, ka tev rakstiem un produktu aprakstiem nav struktūras. Tā nav pārdomāta. Tu katru reizi dari kaut ko nedaudz savādāk un katru reizi tu kaut ko izdomā par jaunu. Šī lieta, šī problēma, ko mēs redzam ar mājaslapām gan Latvijā, gan ārzemēs, skar tevi 3 veidos. Pirmais, tev vienkārši ir grūtāk veidot tekstus, teiksim, veidot ziņu ierakstus, vai jaunumu ierakstus, vai blogu ierakstus, vai produktu ierakstus, ko tas skar visvairāk. Ja tev nav pārdomāts, kā tu raksti, cik tur apakšsadaļās, vai apmēram kā tu to visu organizē, to informāciju. Ja tas nav pārdomāts, tev katru reizi tā rakstīšana ir tā kā par jaunu. Un tas nav efektīvi. Padomā, izdomā struktūru, un tev vienkārši būs vieglāk. Otrais, kā tas tevi skar, tas, ka tev nav konkrēta struktūra, teiksim, rakstiem vai produktu aprakstiem, ir tas, ka tavam klientam, atnākot savu mājaslapu, ir grūtāk saprast to informāciju, ir grūtāk izlasīt to produktu aprakstu, ir grūtāk saprast, kāpēc viņam ir jāpērk tieši šis produkts, vai tas ir tas īstais, vai tam produktam ir tās īstās īpašības. Ja tev nav struktūras skaisti pa punktiem, teiksim, ja tev nav kaut kā izcelts skaisti, kā šis produkts ir labāks par to otru, teiksim, to veco modeli, cilvēkam ir grūtāk saprast, ka šis ir tas īstais, kas viņam ir jāpērk. Un trešais, kā slikti strukturēta informācija tevi skar, ir tas, ka arī Google ir grūtāk saprast, kas tieši tas ir, un ar ko šis tavējs produkta apraksts vai tas ziņu raksts ir labāks nekā kaut ko līdzīgu stāstot tavs konkurents. Ja tev ir laba struktūra, sakārtot visu pa apakšpunktiem, Google ir labāk saprotams, kas tieši ir tajā informācijā. Un tevi ar lielāku iespēju arī ieliks labākā vietā Google. Parādīs cilvēkiem. Tu nelieto H2 un H3 apakšvirsrakstus. Ir liela iespēja, ka tā ir. Tā ir viena no tām lietām, ko mēs ļoti bieži redzam daudzās mājaslapās. Kad cilvēki nelīdz galam saprot, vai pat pavisam nesaprot, kam vispār ir domāti tie apakšvirsraksti. H2, H3, 2 populārākie no apakšvirsrakstiem, ko vissvarīgāk lieto. H burts šajā gadījumā ir saīsinājums no angliskā heading, jeb virsraksts. Ja tu lieto mājaslapu, kurā ir administratora panela, teiksim, latviešu valodā, ļoti iespējams, ka tas sauksies tieši tā virsraksts. Nevis heading, bet virsraksts. Un tad, jā, H2, H3, tas ir tas, kas tev ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi tos lietot. Tas, ko es, teiksim, ļoti bieži redzu, ka cilvēki ņem un to tekstu, to, teiksim, bloga rakstu vai produkta aprakstu sadala, ja? Bet nevis ar H2 un H3, ar tiem apakšvirsrakstiem. Neuzspiež virsū un neizvēlas, ka tas ir heading 2 vai heading 3, bet vienkārši iezīmē kā treknu rakstā, boldā. Jā, zinu, vizuāli tas izskatās līdzīgi, un arī lasītājiem iespējams, ka atverot mājaslapu liekas, ka
tas pats jau vien ir tā kā, informācija ir sadalīta un var beidzot saprast, kas tad ir tas svarīgākais un, kā teikt, kur teksts pārdalās, bet redzi, kā ir. Tas nav viens un tas pats, jo tiem apakšvirsrakstiem, tiem heading 2 un heading 3 ir vēl otrā nozīme. Un tā ir tehniska nozīme, lai Googlei, lai robotam parādītu, ka te tiek dalīts teksts un kā tieši. Ka teikt, tu Googlei parādi, ka šis ir nevis tur, nezinu, teiksim, Merida kaut kāds ir velosipēds kaut kāds modelis, ja? Bet tu arī, teiksim, parādi, ka šis ir Merida velosipēda tehniskā specifikācija. Un, teiksim, kaut kāds apakšā tur tālāk ir, kāpēc pirkt Merida X kaut kādu tur velosipēdu. Tu sadali to visu informāciju, kas tev ir apakšsadaļās. Un tos virsrakstījumus nosauc kā nosaukums, kā apakšnosaukums, un arī tehniski iezīmē, izvēlēs to, ka tas ir headings. Arī robotam. Googlei parādi, ka tas ir tas apakšvirsraksts. Lai arī robotam ir skaidrs, ka tā informācija ir sadalīta un tieši šādi. Tā tu palīdzi gan cilvēkam, ir skaisti sadalīta informācija, gan robotam. Ir skaidrs, ka informācija ir sadalīta. Un kā tieši? Pārāk maz. Jā, ir lielā iespēja, ka tu lieto pārāk maz apakšvirsrakstus. Daudzi tos vispār neizmanto, daudzi tos vispār nesaprot, gan Latvijā, gan ārzemēs. Cilvēki nesaprot, ka ir svarīgi sadalīt tekstu ar apakšvirsrakstiem, ar heading 2 un heading 3, divi populārākie un divi svarīgākie. Heading 2 ir tā kā tie nozīmīgākie, lielākie pieturas punkti, ko tu gribi atzīmēt savā rakstā, un ja kādu no tiem tu gribi rakstīt vēl sīkāk, dalīt vēl sīkāk, tad tu izmanto heading 3. Tā ir tāda tehniska lieta, bet to ir svarīgi saprast. Un kāpēc es par to runāju? Jo, jā, daudzi tos lieto pārāk maz. Sadala, teiksim, tādu pamatīgu teksta blāķi, 1000 vārdi, 1500 vārdi, tikai 2 sadaļās. Redzi, kā ir, tas joprojām ir liels teksta blāķis. Un gan cilvēkam, gan Googlei sadalīt tādu 1000 ar 1500 vārdu rakstu uz 2 daļām, tas joprojām ir par daudz. Vajag paskatīties, kā to informāciju sadalīt vēl sīkāk. Lai loģiski cilvēkam joprojām, lai arī Google ir labāk uztverams. Tāds ieteicamais vienas sadaļas garums ir līdz 300 vārdiem. Tad, ja tu liec apakšvirsrakstu, teiksim, tev ir produkta apraksts Merida velosipēdam, kuram konkrētam modelim. Un sākumā tev ir, teiksim, apakšsadaļa, kur ir tehniskā specifikācija. Taisi to specifikāciju līdz 300 vārdiem. Es iesaku vispār 250, lai ir droši, lai tu neaizšauj par daudz, kad, teiksim, kādā brīdī labosi šo aprakstu. Un nākamo to informāciju, ko tu gribi likt, ja tā ir saistīta ar specifikāciju joprojām, ieliec kā apakšvirsrakstu 3 un aiziet dziļāk, tā kā sīkāk tajā konkrētajā kodā lietā. Es nezinu, teiksim, tu par tur rāmi kaut ko gribi plašāk pastāstīt. Tā tehniskā specifikācija, 250, 300 vārdi, 250 iesaku. Apakšā heading 3, apakšvirsraksts 3, virsraksts 3, un tur tikai par rāmi. Un tālāk atkal nākamais kaut kāds lielais apakšvirsraksts heading 2, kur tu stāsti par kādu nākamo punktu. Un atkal 250, maksimums 300 vārdi. Tas ir tas, kā vajag skatīties. Gan cilvēkam, lai ir vieglāk lasīt, gan Googlei, lai ir vieglāk saprast. Tu nedomā par atslēgas vārdiem. Es ceru, ka tu domā, bet ir liela iespēja, ka tu nedomā, jo daudzi, kas veido savas mājaslapas, ir tīpaši, ja mājaslapu veido pats, vai tā ir maza komanda, un tad tas ir, teiksim, tāds puslodes darbs, mājaslapu pieskatīt un tekstus pieskatīt. Ir liela iespēja, ka tekstiem un atslēgas vārdiem netiek sekots līdzi. Tā dara daudzi. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka cilvēki vienkārši neizprot, kā un kāpēc atslēgas vārdiem ir nozīme. Cilvēki neizprot, ka tas palīdz gadiem ilgi, tas, ka tu piedomā un izdomā, kādiem tieši vārdiem saukt sadaļas, produktu aprakstus, kā saukt bloga rakstus. Un otrs ir tas, ka, ja par atslēgas vārdiem ir dzirdēts un par to ir, teikt, domāts, jau atkal tomēr ir tā lielā iespēja, ka cilvēki domā, jā, man vajag tērēt 100 vai 1000 kaut kādiem rīkiem, speciālistiem, lai saprastu, kādus tieši tos vārdus lietot, un man nav laika, un tad tiek izlemts vienkārši nedarīt to. Vai nav naudas, un tiek izlemts to vienkārši nedarīt. Jā, lai to darītu pavisam nopietni, un lai nozarē, kur ir liela konkurence, būtu labās pozīcijās,
tam vajag tērēt naudu, speciālistiem, rīkiem, bet sākt, un tīpaši, ja tā nozara nav ar pārāk lielu konkurenci, sākt bieži vien var pilnīgi bez maksas, aizej vienkārši uz Google, un pirms nosaukt savu produktu tā kā tu sauksi, paskaties, kā konkurenti to sauc, paskaties, kā cilvēki šo produktu sauc sociālajos tīklos. Padomā, kā cilvēki, kas nāk pie tevis vai raksta tev e-pastu, kā viņi par to jautā vai runā. Lieto šādus vārdus. Ja tu meklē Google, ja tu skaties Google, paskaties, ko vēl Google iesaka kā līdzīgu. Tas ir tas, kā tu vari sākumā saprast, kā saukt produktus, kā saukt produktu kaut kādas papildu sadaļas, kā saukt bloga rakstus vai ziņu rakstus, kādus vārdus lietot savas mājaslapas sākuma lapā. Uz ko likt uzsvaru, jo tam ir nozīme gadiem ilgi. Ja tu labi padomā, ja tu piedomā pie šīm lietām, tu gūsti rezultātus gadiem ilgi. Pārāk daudz. Jā, ir iespējams, ka tu lieto atslēgas vārdus pārāk daudz. Tā ir viena no galējībām, ko mēs redzam ļoti bieži gan Latvijā mājaslapās, gan ārzemēs. Tā ir populāra kļūda. Vai nu atslēgas vārdi tiek lietoti pārāk maz, par tiem netiek domāts, vai nu pārāk daudz. Pārāk daudz. Tas tev kaitē. Ja tu visus savus atslēgas vārdus, tos savus svarīgākos vārdus liec katrā rakstā, katrā sadaļā, tu radi milzīgu apjukumu gan cilvēkam, gan Googlei. Google nevar saprast, kas tad tu īsti esi, par ko tu stāsti un ar ko tu nodarbojies. Iedomājies veikalu, jau atkal piemērs ar veikalu man, iedomājies Maximu vai Rimi, iedomājies arī viņi ņemtu un visus populārākos produktus saliktu visās plauktos, visās veikala stūros. Tas radītu apjukumu, un tāpat ir arī ar mājaslapām un internetu un Google. Ja tu liec atslēgas vārdus visur tos pašus daudz, tu radi apjukumu. Notikt var tieši pretējais, ka nevis vairāk cilvēki nāk pie tevis, bet tieši mazāk. Jo Google var likties, ka tu izskaties aizdomīgs. Tu noteikti mēģini kaut ko šmaukties, visur liekot tos savus atslēgas vārdus. Teiksim, ja tu esi kāzu fotogrāfs, padomā, kuru tieši sadaļu savā mājaslapā tu gribi, lai tā tiek atrasta, kad meklē kāzu fotogrāfs. Varbūt tā ir sākuma lapa, varbūt tas ir kāda cita lapa sadaļa. Ja tu gribētu tā kāda cita lapa sadaļa ir, tad tur orientējies uz to atslēgas vārdu, bet arī tur nepārspīlē. Ieliec saitē, virsrakstā, pāris reizes tekstā, metā aprakstā, nepārspīlē. Atslēgas vārdus ir iespējams arī ielikt pārāk daudz. Gan šis, gan arī šīs citas lietas, par ko mēs runājam, šīs, teiksim, populārākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj savās mājaslapās, šīs pamata lietas var saprast, apgūt un saprast, kā tās labot ik viens. Viena no iespējām ir ielādējot mūsu kursu, iepazīstot ar to materiālu, sazinoties ar mums un saprotot SEO un satura mārketinga pamatus. Ielādēt mūsu kursu, dodies uz mūsu mājaslapu vai spied uz linka mūsu profilā un uzzināsi vairāk.